Unfailing ir podkāsts uzņēmumu uzsācējiem un citiem sevis izaicinātājiem. Unfailing autors Aivars Mirzo Līpenītis sarunā ar katras epizodes viesi meklē izdošanās atslēgu uzņēmējdarbībā, apgāž vai tieši otrādi pamato stereotipus par veiksmīgu uzņēmēju un meklē jēgu un pašrealizācijas elementus. Ainārs Ozols, korporatīvās pārvaldības pārzinātājs, vai kā tu teici, zinātājs. Un es arī piebilstu pētnieks un praktiķis. Kā mēs tikko ar te aizkadrā noskaidrojām, ļoti daudz tev šobrīd amatu un nodarbošanos, dažādu gan pašvaldības, gan arī plašāku uzņēmumu un organizāciju pārvaldēs. Neiesim visām cauri. daudz un būtiskas ikdienas dzīvēs mūsu. Un, kā mēs arī pārunājām, droši vien tāds atpazīstamākais tavs amats, arī kas aizņēmis ļoti lielu daļu no tavas dzīves vai piepildījis lielu daļu no tavas dzīves. Tu biji SEB bankā vadītājs, pirms tam arī citos amatos. Bija arī tajā procesā, ka Unibanka vietējā banka pārtapa SEBā. Un šobrīd tā tava interese ir, kā mēs arī pārunājām, pētīt un arī palīdzēt uzņēmumu vadībai, varbūt iet cauri pārmaiņām, pielāgoties uzņēmuma vajadzībām un uzņēmuma labad. Un tā, vai tev būs piebilstams par šīm pozīcijām un interesēm? Daudz nekas, ko piebilst nav. Tā jau liekas. Es tagad klausos un domāju, ka es par tik daudz kaut ko mēģināt darīt, vai ne? Vēl varbūt ir tā, ka tāda papildus visam tam minētam, es esmu mēģinājis arī sevi izteikt labdarības jomā. Esmu viens no Dzemdībnām fonda dibinātājiem. Mēs nodibinājām kopā ar draugiem un dombiedriem pirms 3 gadiem. Tas ir vēl tāds arī ļoti interesants virziens, ja man gribējās gan kaut ko, labu priekš sabiedrības izdarīt, gan arī, izpētīt. Ja. Izpētīt, kā tā labdarība strādā, ja, kā tā lieta funkcionē. Tas man arī tāds viens interesants pētīšanas virziens. Un kā ir labdarība salīdzinot ar lielo biznesu? Ir kaut kādas līdzības labdarības organizācijā? Ja mēs skatāmies uz to pamatlietu, pamatā visam cilvēks. Jā. Tad vai cilvēki strādā ar domu, tādu. Man nepārāk patīk tas biznesa apzīmējums, bet reizēm saka cilvēki tā, kas tad biznesa? Biznesa ir vienkārši tāda mašīna, kas pelna naudu. Ja? Man liekas, ka tas drusku tā kā novecojas, ja? Man liekas, ka tur ir daudz vēl visādi komponentu klāt, bet arī labdarībā tāpat viss jau sastāv no cilvēkiem un no tā, kā cilvēki domā. Un tas, ja tu man prasi, ko es jau esmu iemācījies, es iemācījies, ka tomēr ļoti svarīgi ir savā galvā domāšanu iestādīt par to, ka, ja tu nodarbojies ar labdarību, tad tu nodarbojies ar to, tāpēc, ka tu gribi kādam izdarīt labu, bet nevis tāpēc, ka tu gribi, lai visi redz, ka tu kādam dari labu. Yeah. Jo tā redzēšana un tā atzinība, ja tu dari to dēļ atzinības, labāk nesāc darīt, jo es varu no savas pieredzes droši teikt, ka tā atzinība nenāk. Tā atzinība nenāk. Grūts darbs. Īpaši ja gribas to labdarību, to atzinības vēlēšanos iepakot kā labdarību. Vai tad arī, bet nesauc par labdarību, sauc par tēla veidošanu. Nē, tad, tā laba doma, jā, tas tam citot vērtīgi, tad tu dari, vai tu dari citiem cilvēkiem labu, vai tu būvē sev labdara tēlu. Ja? Un izrādās, ka tās lietas ir milzīgi atšķirīgas, tas ir pilnīgi pretējos virzienos. Jā. Cik tev būtiski ir šī iespēja nodarboties ar vairākām vai dažādām lietām, realizēt sevi dažādos virzienos? Vai tas vienmēr vispār ir bijis? Nē, nav bijis. SEBA laikos nebija tik daudz laika nodarboties ar citām aktivitātēm? Es vispār brīnos par to, kā cilvēki spēj
un var, un es pazīstu daudz, kas kvalitatīvi to dara, kas spēj strādāt, teiksim, tādā savu pamatdarbā, pilnu laiku darbā, un plus vēl būt kaut kādos citos nesaistītos projektos, teiksim, vai tur kādos sabiedriskos projektos, vai, teiksim, kādas nopietnos sporta vai labdarības projektos. Jo man likās tā, tad, kad es strādāju pilnu laika darbu, es nezinu, kad man nebija vairs spēka, nekam, tā kā citam, tādam, kur būtu jāvelta domas un enerģija un tā. Iespējams, ka to tā var iemācīties savādāk. Jā. Tagad ir cita laika, un cilvēki modernāk domā un labāk plāno savu laiku un labāk plāno savu enerģiju. Tas viens, otrs to šeit būs godīgi. Jā. Man jau likās tā, ka man bija ļoti svarīgi jaunībā taisīt karjeru. Jā, tādā ziņā, ka būt sekmīgam, kāpt pa karjeras kāpnēm, sasniegt nākošo posteni. Jā. Es sāku vadīt banku, man bija 37 gadi. Tas bija tā kā, man liekas, tik agrā vecumā bankas vispār nevada. un droši vien, ka tad man arī viss tas fokus, viss tā enerģija tur aizgāja. Man vispār tad nebūtu bijis spēka kaut ko vēl citu papildus darīt. Bet, nav jau obligāti jābūt tai karjeras ambīcijai tādai, un nav jau arī obligāti, jākāp pa tām karjeras kāpnēm, var jau darīt to līdzsvarotāk, var jau darīt lēnāk. Jā. Un vispār viena no tādām manām apziņām ir, ka cilvēkam ir ļoti svarīgi saprast, vai viņš vēlas būt vadītājs vai nevēlas būt vadītājs. Jo vadītāji nozīmē vadīt cilvēks, un tur var citas, kā gudrs saka, kompetences vai prasmes, ja? Un būt ekspertam un darīt tādu ekspertu darbu, pavisam citas prasmes ir vajadzīgas. Ja? Pavisam citas. Ja? Un par šito es reizēm ļoti brīnos, ka ir kaut kāds tāds stereotips, ja? Ka, lai taisītu karjeru, tad ir tā vadītāja karjera. Tā jau it kā ir, ja? Jo tā kā tas vadītājs ir tā redzamākā pozīcija, un tā kā liekas. Ja? Un cilvēki, kuriem patiesībā patīk, neapzināti cilvēki nonāk dilemmas priekšā. Jo viņam ir tā, ka viņam tā kā gribas būt sekmīgam, tātad, kā sabiedrība, ko atzīst par sekmīgu? Tādu, ko visi redz, kā viņš kāpa karjeras kāpnēm. Ja? Bet tāpat laikā tas saturs, teiksim, tas darba saturs, tātad strādāt ar cilvēkiem, vadīt cilvēkus, tas nemaz nepatīk. Jā, tas nemaz nepatīk, jo gribās darīt kaut ko konkrētu, vai tur kaut ko montēt, vai tur kaut ko kodēt, vai kaut ko attīstīt, vai kaut ko projektēt, jā. Kaut ko ārstēt, dažādi. Bet tas tā kā nav tā kā tas karjeras darbs. Ja? Un līdz ar to cilvēku apmulsti. Un tad viņam gribās, viņam ir kaut kāds spiediens mājās, viņam ir kaut kāds spiediens no sabiedrības, viņam gribās sev parādīt kā sekmīgi, un tad viņš mēģina, kļūt par vadītāju. Viegli arī izvirzīties ir, jo tādā ekspertu komandā parasti eksperti akceptē to atzītāko ekspertu. Tā kā, esmu runājis ar programmatūras attīstītājiem, saka, šitais ir vislabākais programmētājs, liksim šito mums pa vadītāju, jo viņš vislabākais ir. Ja? Parasti nesanāk, ja? Jo tur ir citas kompetences, bet tā redzami cilvēkiem tā sanāk, viņiem gribās, ka tas eksperts kāp tā uz augšu, īsti nesanāk. Manā konsultāciju darbā sanāk strādāt ar uzņēmumiem, kuri, agri vai vēlu, arī ar manu iesaisti piedzīvo strauju izaugsmi. Tie ir uzņēmumi, kuri jauni, mazi uzņēmumi, kur visbiežāk tas vadītājs ir bijis tas, kurš arī radījis to produktu vai piedalījies tā risinājuma radīšanā. Bieži vien viņš ir arī vairāk ar tehniskajām zināšanām, kā tu minēji arī tos programmētājus. Un viņam arī paticis tas radīšanas process. Tagad viņam liekas aizraujoši to uzņēmumu vadīt. Lai ko tas nozīmētu agrīnā stadijā visu. un tad pienāk fāze, kad, kad uzņēmums aug, vai tas tehniskais vai cits produkta radītājs, uzņēmuma vadītājs, vai viņš aug līdzi, vai viņš kļūst par kavēkli tam uzņēmumam izaugsmai. Tad, kad ir, piemēram, investīciju raundi, kas bieži vien ir jaunu uzņēmumu pasaulē,
ir investori, kas redz cauri, var teikt, un uzstāda kaut kādus noteikumus. Piemēram, tu esi ļoti labs produkta radītājs, tu biji ļoti labs agrīnā stadijā, bet varbūt tu tagad gribi palikt kā produkta vadītājs vai kā padomē, piemēram. Un, man ir bijušas pieredzes gan labas, gan sliktas, gan piedzīvojot, kad šis vadītājs pasaka tam investoram paldies, visu labu. Ir bijuši gadījumi, kad tas vadītājs saprot, ka viņam ir jāpaiet malā, bet tad ir tas sāpīgais process, viņam piedaloties kāda pieņemšanā viņa vietā, bet tajā pašā laikā cīnoties ar sevi šajā periodā, kas citreiz ir bijis veiksmīgi, citreiz netika veiksmīgi. Tā kā, man liekas, jaunu uzņēmumu pasaulē šī dinamiskums ir tas, kurš visvairāk parāda šo problēmu, kas ir arī, kā tu minēji, lielos uzņēmumos, kur varbūt cenšas no kāda speciālista izcept vadītāju. Man nāk prātā, es minēju iepriekš, ka viens no tiem maniem veidiem, kur es iesaistījies, esmu Latvijas Tenisa Savienības valdē, bet vienmēr esmu tuvu bijis pie, neesmu nekad pats bijis tāds liels sportists, bet vienmēr esmu tuvu bijis pie sporta, man ļoti interesē, aizraujos, sekoju līdzi. Man liekas, ka sports ir tāda ļoti koncentrēts veids, kur var tādā kondensētā veidā saskatīt galvenos tādas dzīves un vadības aspektus visus. Ja? Jo sportistam kā ir nenormāli augsta konkurence, ļoti jānoperformē, jāparāda tas labākais ļoti īsā brīdī. Ja? Un viss pasaules viņu skatās, visi redz. Ja? Principā jau tas pats attiecas gandrīz uz cilvēku, jebkurā pozīcijā, tikai vienkārši viss pasaules viņu neskatās, viņam nav jāparādas labākais tieši tajā konkrētajā brīdī, ja? Un viņam nav pārāsti tik milzīga konkurence. Ja? Bet principā sportā tas viss ir uz dēlnes, un to pašu var redzēt arī tādā parastākā dzīvē. Un tad tu saki par tiem jaunu uzņēmumiem. Ja? Es domāju, ka tas droši vien nāk tā kā otrā vietā, jo sports ir tāds ekstrēms, ja? Un tad tie jaunu uzņēmumi arī otrā vietā, jo tur ir tāpat ir milzīga dinamika, tur tik strauji viss kaut kas mainās, ja? Un varbūt, ka tam īpašniekam, kurš ir labs, tas idejas ģenerētājs un iesācējs, viņam var būt tikai daži mēneši laika, un pēc tam viņam jau kur pretī lielā uzņēmumā varbūt, tas vadītājs var vadīt 5 gadus, 6 gadus, un tad varētu sākt likties, ka viņš jau sevi ir izsmēlis. Viņam pašam parasti tā neliekās, bet no malas, liekas, ka varētu jau tā kā nākt kaut kas svaigs un tam līdzīgi. Tad droši vien tā startupā tur tikai daži mēneši, un sportā varbūt, es nezinu, tad 10 sekundes. Tagad sakat par sportu pēc sacensībām, kad bijis piemēram tur gandrīz izdošanās, bet sāpīgs zaudējums beigās. Kā saka, sports ir sports. Paveicās, nepaveicās, citam vairāk paveicās. Līdzīgi jau arī jaunu uzņēmumu pasaulē. Tas nav, kā teica, nav sekundžu jautājums, bet tas varbūt vienas tikšanās, vienas prezentācijas jautājums. Un tad jau tad sanāk tas svarīgākais, tad ir tā kā biatlonā, jo šauteni un mērķis, un tev 1 sekundi, vai tu trāpi vai netrāpi. Tur tāpat, tur ir tā tikšanās, tu izdari visu to labāko, un aiziet uz augšu, vai tikšanās tur kaut kas tur nenotiek, un viss, un it kā nekas, vai ne? Tas pats vien iznāk. Tā, kā tu teici, man kā viss tas notika, tas process bija tāds vairāk, kā man iepriekšējais epizodes viesis teica, vairāk inerces lielākās organizācijas. Vairāk inerces. Tu nevari tik ātri veikt pārmaiņas, bet arī tas mehānisms pats iet uz priekšu arī tā. Šobrīd, būdams padomes loceklis vairākos uzņēmumos, vai tu redzi kaut kādas tādas kopīgās iezīmes vadībā, varbūt, kas izkristalizējas, varbūt vispār Latvijas kopīgajā ainā, kad kaut kādas iezīmes uzņēmumu vai organizāciju vadītājiem, ko tev varbūt liekas, būtu vērts mainīt
Un varbūt kaut kas tieši tev liekas, ir baigi labi, ka mums šitais ir. Jā, es esmu daudz par šo domājis. Man visu laiku atklājās visādas jaunas atziņas, tā kā tas man arī dinamikā. Es tagad pastāstīšu, kā man pašlaik liekas, ka ir. Rītdien varbūt man liksies savādāk, bet es izstāstīšu, kā man šodien liekas. Jā. Liekas ļoti svarīgi, teiksim, vienalga, biznesa vadībā, kurā citā vadībā ir svarīgi, ka vadītājs ir drosmīgs. Drosmīgs, teiksim, pie kam drosmīgs nevis tā kā ekstrēmi, tā kā nevis pārgalvīgs, bet, teiksim, drosmīgs domāt, patstāvīgi drosmīgs uzklausīt citas idejas, drosmīgs atzīt, ko viņš pats nezina, drosmīgs atzīt savu nedrošību, tādā ziņā svarīgi būt drosmīgam. Jo, manuprāt, ir tā, ja tev tā drosme piemīt, tad tu vari darīt kaut kādas jaunas lietas. Ja tev tā drosme nepiemīt, tad tu vari darīt tikai tās lietas, kuras dara jau citi, un tu redzi, ka tas ir droši. Jā. Un es tādā savā vadības pētīšanā, es esmu daudz domājis, pētījis un aizrāvies ar tādu lietu, kas saucās psiholoģiskā drošība. Psiholoģiskā drošība komandā. Kas nozīmē, ka svarīgi, lai mēs kopā kaut ko darām, tad mēs esam pilnīgi droši teikt viens otram vai citam komandā, neatkarīgi no hierarhijas, kas tur ir klāt, ko mēs par to domājam. Ja? Un nebaidamies no tā, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Ja man tā liekas šai brīdī, tad es droši tev to saku. Ja? Un tā ir tā, un tad kur tas fenomens, ka līdz ar to atbrīvojās galvā daudz vietas. Jo, ja mēs nejūtamies droši, mums visu laiku jādomā, kā tas tagad būs. Ja es pateikšu to, kā tas tagad būs, kādas var būt sekas, kādas var būt konsekvences, un tā ir psiholoģiskā nedrošība. Un jaunais aizēja no tās psiholoģiskās nedrošības fāzes projām un jūtos tagad droši, cik man daudz galvā vietas atbrīvojas. Man vairs tagad nespiež tas uztraukums, kā tur būs, ko par mani padomās, kā tas izskatīsies un tam līdzīgi. Un te atkal es skatījos biatlonu pa televizoru. Tagad interesants tāds periods, kā svētdienās tur notiek pasaules sportā visādi notikumi. Tagad ir tā, ka notiek ziemas sports un arī jau vasaras sports, bet biatlons Latvijā nav svešs. Latvijā zinām biatlonu panākumi, kur cilvēki brauc un distanču slēpēm augstā tempā un šā mērķos. Un man patīk, ka ir nomainījusies, es skatos Eurosportā to lietu, un man patīk, ka ir mainās komentētāju paudze. Un vairākos sporta veidos esmu pamanījis, ka ir kāds no sportistiem, kas tikko ir beiguši aktīvo karjeru, kur vēl ļoti tuvu ir tajā visā jaunākajā, kas tajā sportā ir. Un viņi dalās ar to ar mani kā ar skatītāju, viņi dalās ar to visu. Un tieši biatlonā bija tāds gadījums, un komentētājs, kas pats ir tikko no augsta līmeņa sporta, un viņš tieši par to šaušanas psiholoģiju stāstīja. Un, viņa uzskatāja tā, ka, teiksim, ja tur top 20 vai 30 sportisti, viņiem principā visiem, teiksim, tehniski potenciāls ir trāpīt tai mērķī vienāds. Viņi ir iemācījušies, viņiem ir rutīna, kā viņi tur noņem to šauteni, kā viņi tēmē, kā viņi izelpo, kurā brīdī viņi tur Principā tā tehnika perfekti atslīpēta, viņi visiem ir vienādi. Un tas vienīgais, kas atšķir, kā lai panākt, lai izmet no galvas šaušanas brīdī tam sportistam, ka viņš varētu arī netrāpīt. Tiklīdz viņš iedomājas, ka viņš varētu arī netrāpīt, tā viņa tā kā varbūtība netrāpīt, pieaug vairākas reizes. Un kas tas ir? Patiesībā tā ir tāpat, es jau minēju, ka, teiksim, mēs to pārnesam uz tādu biznesa dzīvi vai uz organizāciju vadības dzīvi. Tā ir tāpat psiholoģiskā drošība. Tiklīdz es sajūtos nedroši, tā man iespēja neparādīt labāko sniegumu būtiski pieaug. Tas jautājums ir, tad jautājums tā, ja es vadu cilvēkus un man ir komanda, kas ir tas labākais, ko es varu izdarīt? Vislabākais, ko es varu izdarīt,
panākt, ka viņi jūtas droši. Jo tad viņi varēs parādīt to pašu labāko sniegumu, kas viņiem ir. Un tas ir tas labākais, ko es kā vadītājs varu. Un viss pārējais ir sekundāri. Ja es māku kaut ko tur arī pats no tā, ko viņi dara, tehniski un var iedot padomu, tu, es nezinu, tur ej no tās puses vai ej no šitās puses vai kaut ko tur. Tas arī nodara, bet tam ir mazāk nozīme. Bet tai psiholoģiskai drošībai tam ir lielāka nozīme, jo tā patiesībā izšķir spēli, izšķir to pamat rezultātu. Un tagad kā tad tur īsti ir? Kāds, manuprāt, kāds vadītājs to vispār var sasniegt vislabāko rezultātu? Tikai tāds, kurš pats sevi pazīst un pats par sevi ir pārliecināts. Jo es varu uzticēties tev, tikai tad, ja es pats jūtos droši, pats esmu apmierināts ar sevi, pats es jūtos droši ar sevi, pats es jūtos ar sevi komfortā. Līdz ar to, teiksim, man ir viegli tad arī tev uzticēties. Un tagad mēs nonākam pie tā jautājuma par Latvijas pārvaldību, par Latvijas vadītājiem, par cilvēku. Man gribētos vairāk redzēt tos gadījumus, kur tieši vadītāji paši jūtās tādi tik droši, lai viņiem pašiem nebūtu sev kaut kas jāpierāda. Līdz ar to viņi var droši vadīt cilvēkus, vadīt komandas un panākt no cilvēkiem to labāko iespējamo rezultātu. Un tā patiesībā ir tāda psiholoģiskās drošības radīšana caur paša vadītāju, to iekšējo drošību un pārliecību. Vai tavuprāt nav kaut kāda līdzība arī ar Latvijas uzņēmējdarbības vidi, ka mums ir ļoti daudz maziņu, es pat teiktu mikro izmēra uzņēmumu, kuri neizaug lieli kaut kādu iemeslu dēļ. Varbūt arī sadarbības trūkums. Es domāju, ka jā. Es tagad pretendēšu, man ieved tādā lauciņā, kurā es tūt izgāzīšos. Jo es neesmu... Vai es varu jebkuru vietu ņemt ārā? Neesmu, jo tas, man liekas, ir tāds antropologu lauciņš. Bet es tik tālu, cik es redzu, es tur saistību saskatu. Tādā ziņā, ka mēs esam, mēs esam maza nācija un mēs esam diezgan introverti un mēs esam no viensētām un tam līdzīgi. Jo man liekas ir tā, ka es atgriežos pie tā, jo es esmu nonācis savā izpratnē pie secinājuma, ka patiesībā uzticība nosaka visu. Un tad jautājums ir, teiksim, cik lielam cilvēku skaitam ap sevi es spēju uzticēties. Un iespējams, ka tā ir kaut kāda, tur būtu antropologiem jāstāsta, jo varbūt, ka viņi man apgāst tūlīt, bet es domāju, ka tā ir, ka, teiksim, tādām lielākām nācijām, kas dzīvo lielākos ciematos jau simtiem gadu vai pilsētās, viņiem, es pieļauju, ir dabiski izveidojusies tāda spēja uzticēties lielākam skaitam cilvēku. Tādā ziņā, jo ap tev viss apkārt ir visu laiku, tu esi tādā pūlī, un tu gribi tur ērti justies, tad acīm redzot, tev nākas sev pieņemt un izstāstīt, ka tu jūties droši ar tiem cilvēkiem. Jo taču neies no rīt līdz vakaram baidīties vai neiet ārā. Kur pretī tādā mazā viensētu kultūrā, es domāju, ka cilvēkiem nav tāda vajadzība attīstīsies. Līdz ar to viņi tā kā labāk jūtās mazākās kompānijās. Es tevi mēs te tagad abi kopā sēžam jau stundu, es tad saprotu, ka tu man neko slikti nedari. Es tad uzticos, un mēs varam kopā kaut ko darīt. Bet tajā vienā virzienā, kurā tu uzticies. Un tad, kad mēs padarām kaut ko kopā, tad es saprotu, ka es tev uzticos tik tā, ka mēs varam kaut ko citu darīt, arī citos virzienos. Bet tomēr, bet tad pienāks Valdis, un es atkal tā kā vairs nefunkcionēšu tā, jo man liekas, ka es jau nezinu, ko no viņa var sagaidīt. Un es domāju, ka kaut kas tur tāds ir, kāpēc arī tā, ka tādām lielākām komandām, lielākiem, plašākam
cilvēku lokam ir grūti uzticēties. Bet tu jau vadīji ļoti lielu organizāciju. Arī absolūts, es pat minēju, absolūts pretstats tomēr biatlonista lomā, jo biatlonists, viss ir no viņa atkarīgs. Viņš apmēram, es zinu, ka es iešaušu mērķī, un es iešaušu mērķī. Savukārt tev ir, tev vadot milzīgu mehānismu savā ziņā, tev bija, tāds, jā, mēs tur, tu vari izdomāt, mēs tur būsim lielākā banka Latvijā un pēc tam ieņemsim Eiropu, bet tu neesi tas, kurš to realizē savā ziņā. Tur ir zināma pretruna, jā, bet ir arī saistība, manuprāt. Jā. Jo, teiksim, tas tāpat, tā kā ja tu skaties tādu individuālo sportistu, tas biatlonists, viņš ir notēmējis, jā. Beigās ir tā, ja viņš tic, ka viņš var trāpīt, tad kā viņš tic sev. Jā. Ja? Tad viņš drīzāk ir trāpis. Jā. Ja mēs skatāmies, teiksim, tagad tā kā basketbolistu, jā, tad viņš droši vien arī ir, viņam jātic, ka arī tas partneris nostādās aizsardzībā, ne tikai viņš viens pats, jā, jo citādi nevarēs vinēt. Jā. Un te ir tā, ka, teiksim, tādās individuālā visvieglāk jau ir kaut kā izstrādāt to, ka tu uzticies sev. Jā. Bet tad tādā lielākā komandā tev jāuzticas pārējiem. Ja? Un lielākā organizācijā, kur strādā 1000 cilvēki, tur mēs runājam jau par kultūru. Ja? Tu nevari uzticēties klientu, piemēram, servisam, kuru tu tu nevari personīgi uzticēties cilvēkam, kur tu neesi saticis. Jā. Bet tu vari uzticēties kaut kādā mērā kultūrai un sistēmai, kurā tev, tu saproti, ka jā, mūsu organizācijā visi cilvēki ir atlasīti, visi cilvēki ir atlasīti kompetenti, visi cilvēki ir apmācīti sadarbībai, visi cilvēki ir apmācīti darbam ar klientu. Līdz ar to, teiksim, es kopumā saviem kolēģiem uzticos, ka viņi dara lietas atbildīgi un pareizi, teiksim, saskaņā ar mūsu organizācijas interesēm. Un tā ir baigā lieta, jo to jau tas ir, es tieši runājos vakar vienā no saviem uzņēmumiem ar vadītājiem, mēs tieši spriedām, kas tā kultūra ir. Viņš saka, kā es varu tad zināt, ja? Kā es varu zināt, ka tur tagad tajā vienā klienta apkalpošanas centrā, un tas darbinieks, es to darbinieku vispār neesmu saticis. Jā. Un es saku, iespējams, tu viņu vispār nekad arī nesatiks. Bet tas, ko mēs varam, un to dara uzņēmums no augšas, no vadības, no augstākās vadības, veidot tādu kultūru, lai mēs būtu pārliecināti, ka mēs varam uzticēties, un kolēģi citam uzticās, kad notiek tas labākais darbs uzņēmuma interesēs. Paskatāmies piemēru. Ja? Paņemsim banku. Bankā arī ir daudzi klienti, 1000 klientu. Notiek jau visādi. Ne visi klienti ir apmierināti. Un reizēm pamatot. Reizēm klients ir neapmierināts, tāpēc, ka viņš ir slikti kaut kā apkalpots. Reizēm viņš ir neapmierināts, un klienti ir ļoti prasīgi. Ja? Viņš ir neapmierināts, tāpēc, ka viņš pats ir kaut ko nepareizi izdarījis. Ja? Bet mūsdienu tādā kultūrā un biznesā, kur lietotāja pieredze ir galvenais, ja? Tu nevari klientam pateikt, ka tu biji stulbenis, ka tu tā izdarīji pats vainīgs. Ja? Jo klientam būs taisnība, viņš teiks, varbūt es esmu stulbenis. Bet ja tas jūsu produkts ir dizainēts tā, ka es intuitīvi darbojoties nonācu neveiksmīgā situācijā, tā nav mana problēma, tā ir jūsu problēma. Uzdizainējiet to produktu tā, lai es intuitīvi to internetu aplikāciju lietojot, izdaru pareizi, nevis nepareizi. Ja? Vienalga, nāk, un tagad es tā iztēlojos, nāk, tas vadībā, es sen vairs nevadu banku, bet, es uz brīdi atkal vadītu, ja? Atnāk tā klienta sūdzība. Ja? Un tad tas jautājums ir, kāda būtu mana pirmā sajūta? Ja? Vai mana pirmā sajūta būtu
Nē, tas ir ārprāts, cik briesmīgi mēs esam, jo cik briesmīgi mums tie darbinieki. Tas darbinieks ir atkal kļūdījies, atkal viņš ir izdarījis nepareizi. Es vispār nezinu, cik viņus var mācīt, tas ir ārprāts. Īpaši, ja tu esi perfekcionists un tu sagaidi no visiem tā, kā tu rīkotos. Un ja es iegūstu tādu sajūtu, tad tas man pašam liktu domāt, iespējams, ja tāda sajūta man būtu, tev ir es pats to neapzinātos. Bet tas man liktu domāt, teiksim, tā kā novērojot, ka kaut ko es kā vadītājs neesmu darījis, lai izveidotu pareizu kultūru. Jo man pirmā doma nāk galvā, ka es neusticos savam darbiniekam, tad, acīm redzot, es kaut ko nepareizi daru. Jo man jau vajadzētu uzticēties tam savam darbiniekam, ka tas darbinieks ir apmācīts, viņš ir darbojies atbildīgi, pareizi. Jā, klientam kaut kas nav sanācis, tātad tur mums procesā kaut kas ir jāuzlabo. Bet, bet ja man pirmā doma nāk, ka darbinieks ir atkal kļūdījies, tad kaut kas nav pareizi kultūrā. Ja man pirmā doma nāk galvā, tas klients pilnīgs muļķis, tas atkal nav pareizi kultūrā. Jo tas nozīmē, ka tad es nesu visā uzņēmumā kultūru, ka klients ir kaut kas slikts, muļķis, vai kaut kas tam līdzīgi. Jā, es nesu, bet ja man pirmā doma nāk galvā, redzēt, kā te mums jāpaskatās, kā mēs varam vēl savu procesu uzlabot, tad tā būtu tāda pastāvīgas mācīšanās un uzlabošanās kultūra, kas saka, mēs nekad nebūsim pilnīgi. Mēs esam labi, bet mēs nekad nebūsim pilnīgi. Mums visu laiku jācenšas kļūt vēl labākiem un pilnīgākiem. Teiksim, to kultūru, kas valda uzņēmumā, to nevar nevienā dokumentā aprakstīt. Es taču nevaru dokumentā aprakstīt, kādai domai man jāienāk galvā, kad es ieraugu kaut kādu klientu sūdzību. Vai es nevaru dokumentā aprakstīt, kādai domai jāienāk manam kolēģim galvā, kad viņš kaut ko tur ieraugu, kaut kādu nepareizu transakciju, vai kaut kādu nepareizu gadījumu, vai kaut ko tam līdzīgi. To kultūru var tikai izveidot, ar cilvēkiem kopā strādājot, runājot par lietām, vienojoties par to, kā mēs gribētu uztvert lietas, kuras mums nāk pretī, kā mēs uztveram kolēģu kļūdas, kā mēs uztveram kolēģu veiksmes. Šito dokumentos nevar uzrakstīt, jo es saku, ka es esmu tāds korporatīvās pārvaldības zinātājs, jo man liekas, man patīk tā lieta, liels uzņēmums, viņš ir strukturēti jāpārvalda un ir skaidri jādefinē lomas, kāda ir īpašnieka loma, kāda ir padomas loma, ja tāda ir nodibināta, un kāda ir valdes, un ko dara audits, un ko dara tas, lai katrs tajā savā atbildības sfērā skaidri darbotos, un tad, principā, tāda liela satricinājuma nevar būt. Nekāda negatīva pārsteiguma milzīga uzņēmumā nevar notikt, ja tas viss tie mehānismi pareizi strādā. Bet es bieži saskaros ar to izpratni, ka cilvēki domā, tā ir tad juridiska lieta. Tur pareizi jāsastrukturē, pareizi tās funkcijas ir jāsaraksta. Ir jābūt smuki sarakstītiem dokumentiem, kur tas atbild par to, tas atbild par šito, tas atbild par šito. Un es esmu pārliecinājies, ka tas jau vispār nav pietiekami. Vispār ne tuvu nav pietiekami. Ka tā ir tā kā higiēna. Tev jābūt tur slaidiem kārtībā, mājaslapā, tur publicētiem, tur jāizskatās smuki. Bez tā nevar, jo par to, paviršs vērotājs no ārpuses spriež, auditors to lasa, un tur vēl kas tur, analītiķis to lasa, tas tur pēta vai vērtē to uzņēmumu, tas arī lasa, bet kā tas uzņēmums patiesībā darbojās, to tikai nosaka kultūra, kur tur iekšā ir. Un tāpēc es daudz strīdos ar cilvēkiem par to, ka tā korporatīvā pārvaldība ir gan tas obligāto pareizo dokumentu un ziņojumu komplekts, plus kultūra, kādā mēs te strādājam, kādā mēs to visu darbinam. Un tas man šķiet tas interesantākais, bet par to ir grūti runāt, tāpēc, ka to nevar dokumentā aprakstīt. To var tikai, tā kā redzēt, vai uzņēmumam ir attīstība, vai uzņēmumam ir
veiksmīga finanšu darbība, vai uzņēmumi ir veiksmīga klientu atzinība, vai tad tu to, ja tas viss attīstās pareizi, tad tu saproti, tad arī kultūra principā veidojās tāda, ka atkal no rietumu pasaules ir piemēri, kur ir uzņēmumi, kuros ir iestrādātas sistēmas, mehānismi, kur tu nomaini jebkuru cilvēku un viss turpinās darboties. Vienmēr, slavens piemērs vienmēr ir McDonald's. Piesaukt tur, mēs tur jebkuru iespraužam un viss notiks. Tur viss ir rakstīts, ko dari, ko saki, tā tālāk. Tā pašā laikā arī ir lokālie piemēri, piemēram, mazumtirdzniecības tīkls lietuviešu ļoti populārs, kur pieejot pie kases, tev vienmēr teiks labdien, jo viņam tas ir jāsaka, bet tu jūti, ka viņam tas ir jāsaka. Tas labdien. Savukārt ir kurjerdienests, kur man vienmēr patīk, kā atšķiras tie darbinieki. Ir kurš tur piezvan un labadienā, un ir kurš tur Aivars atbraucu. Jā. Un to jau, es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi piemēri, jo tā tas arī ir. Jā. Un reizēm atkal tā, piemēram, reizēm liekas tā, ka ir kāds uzņēmums, kur ir nolēmuši, ka tagad vajadzētu ieviest struktūrētu un kvalitatīvu klientu apkalpošanu. Ja? Tad paņem konsultantu, tad iziet cauri tiem procesiem, tad tiem darbiniekiem uztais treniņu un saliek, teiksim, tur viņiem tā, kad klients atnāk, tad tev viņam jāsaka labdien, ja? Vienmēr jāskatās tā, ja? Un tad tur kaut kā šitā, un tad, ja viņš tur apsēžās tur, tad jāsaka šitais, ja viņš paliek kājās stāvot, tad jāsaka šitais, ja? Un tu ieeji tev uzņēmumā, un tu pilnīgi redzi, šitie viņi tagad tikko no treniņa, ja? Un viņš šito visu man saka, ja? Un man liekas ārprāts. Cik smieklīgi, ja? Bet tad kaut kādā brīdī dažos tajos, ar kaut ko jau jāsāk vienmēr, ja? Un tad kaut kādā brīdī dažos uzņēmumos pēkšņi tas paliek jauki. Jo tu saproti, ka viņš tiešām tev grib palīdzēt. Viņš saka tos treniņā iemācītos vārdus, ja? Bet tie vārdi ir patiesi, jo viņš grib tev palīdzēt. Ja? Un tad saprot, šitā ir lieta. Te tā kultūra veidojās tāda, jo viņi patiešām izveido kultūru, kur viņi grib mani kā klientu redzēt laimīgu. Un daži uzņēmumi paliek tajā, kā tu saki, labdien, neskatās virsū. Ja? Jo viņam nāks auditors, skatīsies kaut kādu tur, video vai audio ierakstu un pierakstīs no 7 darbiniekiem 4 teica labdien un 3 neteica. Vienu atlaist. Jā. Un viņš priekš tā auditors to dara, ja? Nevis priekš manis, lai es būtu priecīgs, ka viņš man ir gaidījis un man saka labdien, ja? Un tā tas neko nedod, jo es jau tā priecīgāks nepalieku. Viņš jau dara, lai es esmu priecīgs, kā klients, ja? Bet es redzu, cik viņš stulbi šito dara, un es jau sadusmojos. Viņam būtu lētāk nedarīt neko. Nāk un aizies uz pašapkalpošanās. Jo viņam būtu, tad es domāju, ko viņi šita tērējās, ja? Es būtu arī tāds pats tikpat dusmīgs, ja viņi nedarītu neko, bet viņiem būtu lētāk, jo viņi būtu tērējušies. Runājām sarunas sākumā, kas tad tam varbūt mūsu Latvijas kultūrā, kas tad, teiksim, vadītājiem ir svarīgi. Ja? Svarīgi ir tā kā drosme nezināt, es tagad teiktu. Ja? Drosme atzīt, ka es kaut ko nezinu. Ja? Jo kā tad cilvēks mācās? Ja? Ir tāds, es negribu izklausīties pārāk gudrs, bet tādas teorijas viedokļi ir, teiksim, tas sauktais kolba aplis, kādā veidā, teiksim, pieaudzis cilvēks mācās. Ja? Principā pieaudzis cilvēks mācās tā, ka viņš mēģina darīt kaut ko, ko viņš nav darījis agrāk, tad viņam kaut kas no tā izdodas, kaut kas no tā neizdodas, tad viņš to pārdomā, konceptualizē, izdara korekcijas, un mēģina vēlreiz jau jaunā kvalitātē. Un tā, principā, cilvēks mācās. Ja? Un es no sevis esmu to ievērojis. Ja? Ļoti grūti, jo vecāks paliek, grūtāk jaunu lietu iesākt. Ja? Bet kā tas kolba aplis strādā?
kad es viņu esmu iesācis, es jau no tā apļārā nevaru vairs tikt. Ja? Tā kā jāpagrūž sev, lai tu iesāktu kaut ko jaunu pamēģināt. Un tad pēc tam, tu jau tā kā, es, man liekas, pašam, kaut kā es domātu māku, ja? Kaut kā es māku, teiksim, sev no malas paskatīties, es iesāku jaunu lietu, es te tagad atnāku pie tevis, kaut ko es runāju. Ja? Skaidrs, ka kaut ko es pasaku vērtīgu, kaut vai priekš sevis, kaut ko es ceru, pasaku vērtīgi arī priekš citiem cilvēkiem, kas noskatīsies. Ja? Un kaut ko es aizrunāju uz galīgi garām. Ja? Noteikti tā ir. Ja? Es aiziešu mājās, es padomāšu, šito es pateicu labi, ja? Šito es vispār apmaldījos, šita man nojuka doma. Ja? Un šito man vispār nevajadzēja runāt. Bet vairāk vajadzēja uzsvērt to. Ja? Un tad es domāju, bija forši, te pie Aivara sēdēt. Bet, kad viņš man vēl aicinās nākošais, tad es tomēr ņemšu to vērā un, teiksim, to es uzsvēršu vairāk, par to es klusēšu un to es pateikšu savādāk. Ja? Un tā ir tā lieta, kā tā lieta strādā, kā strādā arī, es domāju, tādām vadītājiem domāšana. Ja? Es tam ļoti ticu, ka, teiksim, pa to apli jāiet. Tādas absolūtas veiksmes nav, bet priekš tā apli ir uzdrīkstēšanās. Jo tu jau vari nesākt, es jau varu pie tevis nenākt. Es tik man bailes negribu un viss. Šitais arī ļoti labi parādās arī atkal jaunu uzņēmumu pasaulē, tieši investīciju sadaļā var teikt, kad ir gadījumi, ka lielākoties jaunu uzņēmumi neizdodas, viņus nākas aizvērt. Un tad ir jautājums, kāpēc un kas notiek tālāk. Un, man arī viens no viesiem bija arī riska vai, kā viņus sauc tagad, iespēju kapitāla fonda vadītājs Andris Bērziņš. Un, kā viņš arī teica, kas arī ļoti bieži parādās šajā jaunu uzņēmumu investīciju pasaulē, ka investori nebaidās arī veikt atkārtotu investīciju tajos pašos cilvēkos, kuriem nesanāca. Iedomājies, tu iedēji naudu, tur pat nemazu, tur pat miljonus. Nesanāca, uzņēmumu aizvēra ciet, sāk kaut ko jaunu, nāk vēlreiz pie tiem pašiem investoriem, un tie paši investori iedod vēlreiz naudu. Tikai tāpēc, ka notic, ka šie cilvēki izgāja, kā tu teici, šo apli, kaut ko iemācījās, un tagad izdarīs labāk. Jā, tas ir interesanti. Ir arī rietumu pasaulē viens tāds ļoti, ļoti skaļš piemērs. Īstenībā pagaidām, man liekas, pat vispār lielākā investīcija jaunu uzņēmumu investīciju pasaulē bija un ir joprojām tāds kopstrādes vietu tīkls WeWork pasaulē. Un viņa dibinātājs Adams ļoti skaļi tika izvazāts pa mēdījiem, savā ziņā izgāzās ar to, ka tur kāda bija viņa pārvaldība un vadības stils, bet vienā brīdī uzņēmums ļoti smagi nogāzās vērtējuma ziņā. Ļoti, ļoti daudz investori pazaudēja milzīgas naudas, simtiem miljonu un tā no visas pasaules. Viņš kādu brīdi pasēdēja, padomāja par dzīvi, apkopoja, ko viņš pa to laiku bija paspējis sagādāt, būdams šī uzņēmuma dibinātājs, tur nekustamos īpašumus un tā. Aizgāja pie viena no pieredzējušākajiem investīciju fondiem rietumu pasaulē un dabūja, kā es minēju, jaunu uzņēmumu investīciju pasaulē lielāko investīciju priekš savā jaunā, apmēram līdzīgā virzienā uzņēmuma ar milzīgu vērtējumu, šausmīgi augstu vērtējumu jau tam uzņēmumam vēl tikai idejas stadijā. Kas lika ļoti daudziem diskutēt par to, kas tur notiek šajā rietumu pasaulē un investīciju pasaulē. Bet tieši tāpat tas ļoti pieredzējušais investors, vispār viens no arī vecākajiem investoriem jaunu uzņēmumos, arī teica, ka viņi novērtēja to, ka šis cilvēks guva pieredzi, mācījās un tagad izdarīs labāk. Tā ir, bet man te jāatgriežas, klausoties, man ienāca prātā tas pats vārds uzticība. Ja? Tu spēj vai nespēj uzticēties. Un kādās, jo man liekas, ka, tā kā es teiktu, tur ir jābūt drosmei uzticēties no investoru puses. Ja?
Jo, tā kā teica kādreiz, neviens nav atlaists par to, ka tu nopērc IBM produktu. Ja? Tas nozīmē, ka teiksim, ir ļoti droši. Ja? Nopirkt, tas nekas, ka tu jau zini iepriekš, ka nekāda izcilība to nesasniegs. Tu būsi tāds pats kā vispārējie, bet par to tev noteikti no darba neatlaidīs. Ja, ja tu nopirksi kaut kādu citu produktu, ja? Tad tev varbūt tu izdarīsi izrāvienu, bet varbūt tu būsi kļūdies un tev atlaidīs nemaz to līdzekļu izšķērdēšanu. Jā, par izšķērdēšanu. Ja. Un man liekas, ka tas pats ir tagad tajā tevis minētajā piemērā, jo daudz vieglāk, taču tam investoram būtu pašam sev un visiem izstāstīt, nē, šitais vienreiz man naudu pazaudēja, ir diezgan skaidrs, ka es viņam nedošu vairs. Ir jau teiciens, nedod labu naudu pēc sliktas naudas. Tas, man liekas, ir tāds, es vairāk tām ir tāda baņķiera ABC, ja? Bet, redz, es labāk saprotu, kāpēc, teiksim, banku pasaulē tas teiciens labi var dzīvot, jo tu jau tomēr dod to depozitoru naudu, kuriem tu esi solījis viņu atgriezt pilnā apmērā. Ja? Tāpēc droši vien tā kā bankām sanāk rezervu lamā tās bankas un tā, bet pēc tā biznesa modeļa viņām ir, ja viņas nav konservatīvākas, tad viņām dienas skaitītas. Ja? Viņas beidzās ātri. Bet tieši es domāju, arī tam investoram viņam būtu ļoti viegli sev un citiem pastāstīt. Nē, šitais man pazaudēja, teiksim, tik liela investīcija. Nē, lai nāk nākošais šitais, lai iet mājās. Ja? Bet tomēr redz, kaut kā viņš uzdrošinājās uzticēties. Un tad par to vadītāju vēlreiz arī es domāju, tā ir par to uzticēšanos. Ja? Kādiem līderiem parasti cilvēki jūtās labi sekot. Ja? Man grūti iztēloties, ka tādā modernā pasaulē, kur mēs tagad esam, ja, ka būtu viegli, ka cilvēki sagaidītu, ka viņa līderis ir tāds, kurš ir tāds administratīvais kontrolas frīks, ja, kurš visu laiku pēc katras sauc pa vienam un sauc kopā un pēc visādām rindiņām tur viņas kontrolē. Ja. Acīm redzot, tādi laiki ir pagājuši. Ja. Tomēr cilvēki ir gatavi sekot tādam vadītājam, kuram viņi jūt, ka tas vadītājs viņiem uzticās. Kā tev pašam bija ar uzticēšanos savai komandai un visai organizācijai, esot vadītājiem? Visādiem jau ir, es domāju, es tagad teikšu tā, man uzreiz bija viegli, es uzreiz visiem uzticējos, man nekāda problēma nebija. Skaidrs, ka tā nav, pat ja es būtu gribējis. Ja. Bet man bija viena situācija, kas man nomainīja visu pilnīgi otrādi. Un tā situācija bija tāda, ka es biju bankā strādājot, manos pirmajos tādos vadītāja prakses gados. Ja, kaut kā tur tā sanāca, ka bankas vadība mani lūdza vai uzticēja kļūt par informāciju tehnoloģijas struktūru vienības vadītāju bankā. Jā. Un kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši, kā jau parasti notiek, ja, ka, teiksim, bija liels iekšējais IT projekts, ja, projekta vadības zināšanas bija ļoti ierobežotas. Tas bija kaut kāds, man liekas, gads 1999. Ja, pirms krietni laika. Ja. Tās zināšanas bija ierobežotas. Ja. Un, protams, teiksim, kā jau parasti ir pie tādas nepilnīgas projekta vadības, parasti tad, kad nonāk kaut kādā projekta fāzē, ja, tad ir visiem iesaistītajām pusēm attiecības ir sabojājušās, uzticība pilnīgi sagrūvusi, cilvēki ir sastrīdējušies, ja, un faktiski projekts ir apstājies. Ja. Un tad, kā jau parasti tad ir, tā sastrīdēšanās notiek, teiksim, starp tiem, tiem biznesa procesa īpašniekiem un, teiksim, to IT struktūru. Jo sāk strīdēties, kurš tur ir galvenāks, pēc tam sāk strīdēties, kurš tur ir kļūdījies, kuram bijusi taisnība, un to jau tikai vajag, ja? Tad viss aiziet pa spirāli uz leju. Ja? Un man kaut kā, es nezinu kāpēc, es tad sev tik labi vēl nepazinu, kā tagad, ja man lūdza vadībā uzņemties tos IT struktūru vienības vadību. Ja?
Nu, kā jau tajos laikos, es jau teicu, karjera man bija svarīga, tas bija solis uz priekšu, jā. Man bija viegli piekrist, droši vien, ka nesapratu, kam es piekritu, tāpēc arī viegli bija. Un tā es nokļuvu, teiksim, nu, tās IT struktūrības vadībā, jā. Nu, es nekā nesapratu, ko tie cilvēki tur dara. Ja? Bet, nu, kā jau tas bija, arī tajos laikos, teiksim, nu, tas investīcija budžets bija ļoti liels. Ja? Līdz ar to, teiksim, nu, tur, nu, it sevišķi tas bija kaut kāds, teiksim, liela projekta ieviešanas tur kaut kādā vidū, ja? Nu, līdz ar to bija jau arī bail, teiksim, nu, ka tur tās naudas lielas, ja? Nu, un tie tur miljonus latu tajā laikā, tā bija milzīga nauda, un tāds apmēram tas investīcija budžets bija. Nu, kā nu es tagad to visu vadu, man jau jāsaprot, vai tas pareizi vai nepareizi, kāpēc tur tā, un es neko nesaprotu. Ja? Un tad man likās tā, nu šī tagad ir cauri. Vai nu es tomēr spēju uzticēties tiem cilvēkiem, nu es jau varu jautāt no vienas puses, no otras puses, bet es jau nevaru tā tik profesionāli pajautāt, lai es saprastu, teiksim, nu es tur nevaru tur tā iebraukt uzreiz tajā lietā, jā, bet tas budžets jau tur ir liels un lietas jādara, jā, un kas tur jāpērk, tas jāpērk un tā. Un es vienkārši tā kā kaut kādā brīdī es tur kādas pāris naktas negulēju nemaz, kad es saprotu, cik traki ir, jā, un tad es kādu brīdi paliku sevi žēl, un es domāju, nu man ir jāizvēlas, kuriem no tiem kolēģiem es uzticos, un ja viņi man saka, ka tā ir, nu man vienkārši, nu es tur pajautāšu no vienas puses, no otras puses, bet man ir, nu jāpieņem, ka tā ir, kā viņi saka, un ar to viņu pamatojumu man jāiet tālāk, un tas viņu argumenti jālieto, jo es pats taču neko gudrāk neizdomāšu, jo, nu, būsim godīgi, man nav zināšana šitajā apgabalā, ja? Un kaut kā tur aizgāja labi, ja? Kaut kā tur aizgāja labi, un es sāku domāt pēc tā, nu, kolba apļa, pa ko es stāstīju, teiksim, ja? Tad es sāku analizēt, kas tur aizgāja labi, ja? Un kāpēc, ja? Un es sapratu, aizgāja labi, tāpēc, ka es biju spiests uzticēties, ja? Un es sajūtos ok ar to, ja? Jo tiklīdz es biju nolēmis, ka es tā kā uzticēšos, ja tad nākošā naktī es gulēju labi. Šī bija podkāstā Unfailing epizode. Visas epizodes audio un video formātā pieejamas populārākajos straumēšanas servisos. 2023. gada pavasarī Aivars Mirzo Līpenītis izdos autorgrāmatu. Informāciju par grāmatu un podkāstu meklē unfailing.me. Aivars Mirzo Līpenītis ir tehnoloģiju uzņēmumu starptautiskās izaugsmes konsultants, prominentu starptautisku biznesa akceleratoru treneris un tiesnesis, izglītības programmu līdzautors.